Diska trūce nav slimība. Šis varētu izklausīties diezgan šokējoši. Nu, kā tad tā? Mēs visi zinām, staigā daudz cilvēki ar muguras sāpēm, viņi staigā un saka, man ir uztaisīts bildes un man ir diska trūce un man sāp mugura. Skaidrs, ka tad diska trūce ir vainīga pie muguras sāpēm. Kas tad cits? Es gribu jūs nedaudz šokēt, iespējams, vai pārsteigt, bet diska trūce lielākā daļā gadījumu, nomācoši lielākā daļā gadījumu, nav muguras sāpju cēlonis. Diska trūce vispār nav slimība līdz brīdim, kad diska trūce uzspiež uz nervu saknīti, un arī tad nesāp mugura. Tad sāpes izstaro pa nerva gaitu uz kāju. Līdz ar to diska trūce pati pa sevi vispār nav slimība līdz brīdim, kad viņi nospiež kādu no nerviem, un arī tad viņa rada sāpes, kas izstaro uz kāju, bet nevis muguru. Līdz ar to, no kuriem šāds mīts, daudz cilvēkiem, kuriem sāp mugura, viņi taisa bildes, ieraug tur diska trūci, un, protams, tiek vainota diska trūce pie muguras sāpēm, jo nekā jau cita iemesla, ko vainot nav. Bet patiesībā arī veseliem cilvēkiem, lielai daļai veselu cilvēku, ir diska trūces. Ja mēs paņemsim uz ielas vienkārši 10 nejaušiem garām gājējiem un uztaisīsim bildes kādiem 8 līdz 9, patiesībā būs diska trūces. Viņi ir veseli cilvēki, viņiem nekas nekaiš, bet viņiem ir diska trūces. Līdz ar to, jā, diska trūce ir kaut kas ļoti biežs, gandrīz mums visiem tādas ir, bet tā nav slimība.